Dāmas un kungi, cienījamie futzāla līdzstēji, Rīgas Olimpiskais sporta centrs, Latvijas telpu futbola klasika, Raba Nikars pirmā sezonas spēle. Viņš sāka savu, teiksim tā, profesionālu futzālas karjeru, bet tagad Raba komanda uzbrukums, pirmais sitiens un Sergejs Nagebins atvainojas partnerim. Gāls izlases kapteinis, tepat Latvijā Nikars komandas sastāvā. Tagad ar bombu un no pašas vārtu līnijas Aleksejs Lavrenovs izvelk. Kā nekā, tieši Latvijas čempioniem bija jāizstāv pašmāju telpu futbola gods UEFA Futsal Cup turnīrā un pirmā bīstama epizode. Un tieši Artūrs Jerofejovs atklāja šīs spēles rezultātu. Ļoti veiksmīga maiņa, bet varbūt tieši otrādi. Sagatavot izspēli, sagatavots taktisks gājiens, rezultāts ir atklāts ar atkārtot sitienu. 1-0 vadībā ir futbola klubs Nikars. Tieši pieminējām Artūru un Artūrs arī esam izlēmuši, ka vajag pamēģināt. Pa to laiku bīstams sitiens Raba komandas izpildījumā Aleksejs Lavrenovs līdz kurzemnieki. Un pavisam noteikti nākat ziemas periodā atbalstīt savu komandu Latvijas telpu futbola čempionātā. Portugāles izlases kapteinis, kurš ar savu komandu šogad spēlēja arī pasaules čempionāta fināla turnīrā Taizemē. Jākauļos piespēle un tā tiek pārtvert. Un tagad izgājiens 1-1 Vadims Atamaņakovs. Centās arī pārmest tāpat kā Arnaldo pirms tam, bet īpašības ir tāds, ka viņš var atrast to vietu un laiku, kur atrasties. 1-1! Ieļā Fanasevs, ļoti skaisti vārti, ļoti skaisti sans izspēle un neizdarot principā spēcīgu sitienu, bet ar viltību pārspēja ar kombinācijām. Un tagad Aleksandrs Šokovs un veiksmīgi vārtos darbojās Rināts Sabīrovs. Pozicionāla izspēle Nikars komandai. Tagad Maksims Seņs piespēle, Aleksejs Lavrenovs un Rodions Zaleledinov. Un treneriem ir jāmācās, līdzstējiem arī jāgūst pieredze un nedaudz garām vārtiem. Pastīsimies šo epizodu un atkal no vārtu līnijas Raba komanda izsit bumbu, šoreiz Dmitrijs Zabarovskis, futbola izlases spēlētāji. Un aikus skaista epizoda un Rodions Zaleledinovs, kam Jerofejam, bet nē. Nu ko, pretuzbrukums, sitiens pāri vārtiem, nu šeit vajadzēs tā mierīgāk. Arnaldo Pereira piespēl Zemarija un iebakstīs vai nē? Nē, tomēr nē. Arnaldo nedaudz saminstinās un tas ir sastais pārkāpums. Jā, Raba komanda. Lavrenovs tiek sūtīts izpildīt sodsitienu un vārti 2-1. Raba komanda izvirzās vadībā. Veiksmīgi izmantoja pretinieka sesto pārkāpumu un ar precīzu sitienu vārtu labajā stūrī. Domāju, kāds skarbāks vārds noteikti varētu skanēt Nikars komandas ģērbtuvēs šobrīd, bet labi futbolisti, kuri tagad jau iekļuvuši valsts divās spēcīgākās komandās. Līdzīgi cīņa. Jā, par vieniem vārtiem vairāk ir gūst Raba un tagad ir ļoti laba iespēja bija arī brāļu sadarbība. Situācija ir ļoti ātra ar daudzām piespēlēm, ar daudzām pārvietošanās iespējām. Kā tagad? Oi, cik eleganti! No, ļoti skaisti, fantastiski, Igors Savanesovs. Laba piespēle nepazūd, un to šoreiz izdarīja Arnaldo Pereira. Un mēs redzam, uz Raba komandas gūtiem vārtiem pirmajā puslaikā ar šī ir tas brīdis, kad ir jāgūst arī trešais gols. Dodas uz priekšu, ko darīs? Un tomēr pāri vārtiem, ja šie būtu vārti arī VV, apspēlē, sitiens, Rināts Sabīrovs, Igors Savanesovs un vēlreiz, jā. Jā, un arī Raba komanda nekautrējās uzbrukt, 7 minūtes paliek un Arnaldo Pereira 3-2, tomēr gūst savus vārtus. Portugāles izlases kapteinis izvirza vadībā savu komandu ar zibenīgu kustību pāris sekundes iepriekš. Vēlreiz Arnaldo, laba piespēle. Zemarija! 4. vārtī. Jā, nu, šī ir pasaules klase. Šī ir pasaules klase un tur tu neko nevari likt pretim. Super izspēle, atkal Arnaldo tiek izvirzīts un jau otro reizi šodien spēlē novērtē situāciju, ja? Paskatās, kur ir vārdsargs un tagad, jā, 5. vārtī, VV,
Var uzdejot līdzi tei. Nu, Nikars tagad jau kaldina savu panākumu. VV pasakās līdzi tejiem. Padotajiem. Un bīstams sitiens Aleksejs Lavrenovs. Liet ar brazīliešu paņēmienu. 5. Šoreiz tas neizdevās. Jā. Un Vadims Ļešenko vēl cīnās. Ir! Nē, tomēr nav! Jā, šeit ļoti interesanti epizode spēles izskaņā. Bet Raba komanda nosargāja savus vārtus. Treneri pasakās viens otram, komandas spēlētāji pasakās līdzutējiem par to, kā atnāca šodien uz Olimpisko centru. Mēs pasakamies skatītājiem, kas pavadīja pēdējās 2 stundas kopā ar mums. Un es ļoti ceru, ka guvu baudu no šīs spēles.